Laiki mainās, bet jautājums paliek. Kas notiek Latvijā? Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Trešdienas vakars, un šis ir laiks, kad Latvijas televīzijas studijā tiešraidē notiek publiskās debates zem nosaukuma Kas notiek Latvijā. Pēdējās nedēļas laikā šķiet galvenais, kas notiek Latvijas sabiedrības politiskajā dzīvē, saistās ar cīniņiem vai versijām ap iekšlietu ministra krēslu, bet ja mēs apskatām pēdējās divas nedēļas, tad viens no notikumiem vai no procesiem, kur aktualitāte nemazinās un notikumi nāk arvien jauni klāt, ir epopēja ap prāmi Baltika Kristīna. Un jau arī jautājums, kas notiks tālāk ar prāmi satiksmi Rīgas ostā, ne tikai saistībā ar šo prāmi, bet iespējams kādiem citiem pārvadātājiem. Pusotra nedēļa ir pagājis, kopš prāmis Baltika Kristīna pārstāja kursēt no Rīgas uz Stokholmu. Peripētīs, tiem, kas seko mēdījos, juridiskas dažne dažādas. Vakar tika pieteikti operātori Rīgas jūras līniju maksāt nespēja tiesā. Šodien par prāmju darbiniekiem savu vārdu aizlika arī valsts prezidents, un Rīgas domē sāka lemt par pabalstu izmaksāšanu. Paralēli notiek sarunas Tallinā ar igauņu pārvadātājiem Tallink, un šovakar mēģināsim lūkot, kas līdz šim ir noticis, kāpēc noticis, un kas var notikt tālāk gan ar Rīgu, gan ar Tallinu, gan ar Stokholmu, gan ar visādiem citādiem virzieniem. Šovakar sarunas dalībnieki par šo tēmu ir divas augstas pašvaldības un valsts amatpersonas, Rīgas mērs Aivars Aksenoks un satiksmes ministrs Ainārs Lesers. Labvakar. Bijušais Rīgas mērs, tagad Rīgas domas deputāts, bijušais arī Rīgas ostas brīvostas valdes vadītājs Gundars Bojārs. Labvakar. Agrāk un tagad atkal Rīgas jūras līniju vadītājs, valdes priekšsēdētājs Jānis Butnors. Okay. Viņa priekštecis šajā amatā aizvadītajā un šajā gadā Rīgas jūras līnija bijušais valdes priekšsēdētājs Gatis Kamarūts. Labvakar. Vēl viena kompānija, kas ir iesaistīts pie visiem vadītājiem, apsaimniekojot prāmi pārvadājumus Rīgā no krasta puses, Rīgas pasažieru termināls, kuru pārstāv izpildu direktors Valters Bolevits. Okay. Un divi cilvēki, kas ir no tiem, kuri pēdējās dienas un pēdējās gandrīz divas nedēļas pavada uz prāmja, kas ir pietāvots Rīgas ostā, divi servises direktori no prāmja apkalpes, Elīna Vārpa un Inglis Kļaviņš. Okay. Jautājums ir gaužām loģisks. Kurai versijai jūs esat tuvāki, un tomēr, ja versijai, tad ar kādiem argumentiem? Rentabilitātes vai izšķiverēšanas versijām? Šeit, man liekas, pirmkārt ir jāsāk ar to, ka neviena prāmu līnija nevar vērtēt pēc 3 gadiem darba. Kāpēc ne? Tāpēc, ka tas ir tikai ieskriešanās. Ja mēs skatāmies Tallink, praksē, tagad Aksenokungs minēja, ka to var izdarīt tikai ar daudz kuģiem, ar lielu vārdu, ar viesnīcām un tā tālāk. Līdz tam ir jāaiziet. Šeit, ir jautājums, vai kāds mūs atbalsta vai neatbalsta. Ar cik gadiem jābūt? Gadi nav noteikti. Ir jautājums, ir vēlme, vai to mēs gribam, vai mēs to negribam. Ja mums nevajag, mēs varam paaicināt tos pašus igauņus iekšā, bet jautājums, vai igauņi gribēs uztaisīt šo sev potenciālo konkurentu. Jo Zviedriem runājot to, ko mēs visu laiku, ar viņiem tiekamies, viņiem Tallina vai kāda pilsēta nav īpaši interesanti. Viņi grib braukt uz Rīgu, jo Tallinu viņi apguvuši jau cik reizes. Un šeit ir jautājums, vai Tallina būs gatava atdot savus pasažierus mums. Es domāju, ka galīgi negribēs. Bet tā ir tā otra lieta, lai kaut ko dotētu, vienalga, vai tā ir veselības aizsardzība valstī vai kaut kas cits, ir jābūt skaidrībā, vai mēs varam tur tā kā pilnā traukā ar dibenu, ja viņš līst tur cauri un aizplūst kaut kur, nezinu kur. Protams, redzēt, cik pat ātri Tallings atnāks, tikpat ātri viņš arī var aiziet. Un mēs atkal paliksim pie sasistas silas bez līnijas. Kuri garantīs? Runājam visu laiku. Un līdz ar to tad ir jautājums, kāpēc jūs nepieslienaties versijai, un vai jūs piekrītat versijai, ka gan arī visās valstīs, ja ne pavisam visās valstīs dotē šādus pasākumus valstis vai pašvaldības. Un otrkārt, tiešām tāda cigaunis atnāk, pēc tam kaut kā vai aiziet, vai varbūt viņš mums ir dārgāks, un vai mēs obligāti no tā esam lielāk ieguvēji. Bet es vēl papildināšu, pats smieklīgākais, ka mēs jau esam viņa nodatējuši, ja viņš atnāks. Caur ko? Izveidojot Rīgas jūras līniju un iebraukājot. Es domāju, ka komanda redzēt mājas galvu. Tieši tā.
Pilnīgi. Viņi ar lielāko prieku, tā, ka viņi nenāca pirms vairākiem gadiem, ka viņi it kā jau vienreiz lūdzu, viņi nenāca. Protams, loģiski nenāca. Tagad, Nezinu, ko tur iebraukāt pa jūru varbūt. Saprotiet, tas bizness jau ir, šeit ir runa par tiem 3 gadiem. Šeit ir ielikt nauda, un tagad jau Zviedri ir pieraduši, ka šis prāms staigā uz Rīgu. Man liekas, ka Zviedri iespējams pieraduši, ka arī ļoti daudz negatīvas atsauksmes dzirdēt. Nesakiem, tur ir zinām, teiksim, dažiem latviešiem pat arī, teiksim, nedara Kristīna, dažiem arī nedarēs tie paši Igauni prāmi, jo tur nenāks prāmi par 150 miljoniem, ko tagad visi gaida, ka būs lielie baltie kuģi. Nav tas tā. Viņi īstenībā ir tieši tāda paša kategorijas prāmi kā Baltika Kristīna. Ja Kristīna sauc Pīļiķu, tad īstenībā nāks Anna Kareņina, kas reāli ir Regina Baltika. Tieši tas pats. Daudz prāmju, tāpēc, ka viņiem ir, kā teikt, pavisam savādāka sistēma, viņiem ir tiešām šis vārds arī Skandināvijā, vai ne, un viņi daudz profesionālāk strādā. Un mūsu galvenais uzdevums patreiz ir atrast izēju, kādā veidā mēs varam nonākt līdz tam, lai šis biznes beidzot tiktu izveidots. Bet šajā uzdevumā investēja valsts, dodot milzīgas valsts galvojums jaunprāmi būvniecībai, par ko mēs starp citu Šleserkungu vienu brīdi mēģinājām runāt. Mēģinājāt, bet neesam neko sarunājuši. Peļķē tur, kur sēžam. Šeit vienkārši es klausos, ja cilvēki visu laiku lielu Tallinku. Viņi var, mēs nekad nevaram. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši vai nu esam garīgi vienkārši atpalikuši reāli, ka mēs nevaram tādu biznesu pavilkt, vai kas te notiek reāli. Ir vienkārši normāls jautājums. Pie tam Tallink nāk iekšā. Noteikti, kad arī ne pie tās pašas ostas un pie tās piestātnes, kur mēs patreiz stāvējām. Ir savi nosacījumi, kas būvēs terminālu un par kādu naudu. Un kāpēc to neizdarīja mūsu laikā, kamēr mēs strādājām? Tieši tā, kāpēc Tallinks šitā nepazemosies savos pasažieros, tā kā mēs bijām. Izstāstiet tā saprotamā formā, par kādu terminālu ir un kas kam būvēs. Kad prāms nostājās pie Rīgas pasažieros, kas jau tā vairāk izskatās pēc kioska nekā pēc ostas, salīdzinot ar Tallinku. Mēs nolaižam rampu un laižam cilvēkus ārā pa kārdeku, tur, kur stāv mašīnas, reāli iziet ārā no garāžas. Tallinks pie šādiem apstākļiem, zinot viņus kā konkurences, mēs viņiem izpētījuši līdz visām niansēm. Viņi nekad pie tādiem apstākļiem klāt nenāks. Jautājums, kas viņiem šos apstākļus nodrošinās un par kādu naudu, un ja, teiksim, to darīs Latvijas puse, tad kāpēc to neizdarīja mūsu laikā? Jā, iesaist Rīgas pasažieru terminālu pārstāvis. Kas to darīs un kāpēc jūs neizdarījāt līdz šim? Jo tiešām pirms pāris gadiem mēs sēdējām šeit pašā studijā, un Butnerkungs bija un Barjerkungs bija, un stāstīja toreiz, ka cilvēki līst un apsnieg, un viņiem nav nodrošināt normālie kuģi, un kā nebija, tā nav. Jā, šeit būtu jāsāk, ka jau pāris gadus, manuprāt, jau notiek tikai papīra bīdīšana pa kantoriem. Ja naudas skaitīšana? Nē, pa naudu citu runu, bet tīri, lai uzbūvētu jaunu, modernu terminālu, tā kā to visi grib. Jo tiklīdz tu gribi kaut vai iedzīt simbolisku mietiņu, tev vajag 24 parakstus. Un? Tallinā vajag 5. Bet kas pasažieru terminālam pa problēmu ar tiem parakstiem un lietām? Problēma pasažieru termināla vietā, varbūt cilvēks pat nav informēts. Tiklīdz kā parādījās projekts par jaunu pasažieru terminālu, jaunais laiks izgudroja likumu par Rīgas vēsturisko centru un šo teritoriju iekļāva. Tātad, kā īpaši aizsargājama teritorija. Tas, ka jūs jauno laiku mīlat, to mēs zinām, to nevajag visu laiku atkārtot. Varbūt taisnība arī ir izpildu direktoram, jo pakustināt mazo pirkstiņu viņi tur tiešām nevar un uzbūvēt neko. Varbūt izņemot rampu, to gan varēja. Tad pie kā pienāks Tallinks? Kur ienāks tādā gadījumā Tallinks, ja nevar pakustināt pirkstiņu? Nē, lieta ir tāda, ka mēs gribam būvēt, bet mums neļauj. Šobrīd ir pavisam cita situācija. Bojārs neļauj visus gadus, jā? Nē, šobrīd pavisam cita situācija. Ir atbalsts gan no satiksmes ministrijas, gan no brīvās pārvaldes. Mēs kopīgi esam jau tikušies 3 reizes. Kāpēc atbalsts tieši tagad? Tāpēc, ka toreiz bija Bojārs un valsts institūcijas nevarēja atbalstīt Bojārs. Bet kā Bojārs Rīgas pasažieru terminālu baigi atbalstīja? Izrādās to, lai uzbūvētu dažas tur tādas komfortablas lietas, pēkšņi nevarēja atbalstīt, ne? Nē, redziet, tas bija sociķu prāmis, vai ne? Nevar atbalstīt. Jā, un sociķu projekts arī Rīgas pasažieru terminālu nomai. Protams, jā, acim redzot. Tā kā to projektu vienkārši nevarēja pēc definīcijas atbalstīt. Šeit, man liekas, ir tāda problēma. Mēs dalām, kurš ir kura projekts, bet reāli kopā mēs to neizdarām. Tas ir Latvijas prāms. Tas ir Latvijas prāms, kas nes Latvijas karogu. Un mēs vienkārši peldējām zem Latvijas karogu. Vienīgais un pirmais līdz šim nav. Un iespējams, kad arī pēdējais. Jā, ziniet, es domāju, ka mēs esam palaiduši to iespēju, jo reāli vienīgā kompānija, kura varēja profesionāli šo jautājumu risināt un iegādāties prāmis, tā ir Latvijas kuģniecība. Diemžēl tajā laikā, kad viņa piedara valstī, tāds lēmums netika pieņemts, un patreiz es negribu analizēt, kāpēc tas tā notika. Uz doto brīdi es būšu iespējams cinisks, bet es pateikšu to, man nav svarīgi, vai šī kompānija piedara Latvijai, Igaunijai, Zviedrijai vai Vācijai. Man ir svarīgi, lai
pēc iespējas vairāk pasažieru brauktu uz Rīgu, lai tūkstošiem pasažieru brauktu uz šejienu un tērētu savu naudu, lai Latvijā tiktu būvēts jaunas viesnīcas, lai Latvijas ekonomika no tā iegūtu. Un es domāju, tie cilvēki, kas šodien ir varbūt bezdarbnieki uz Rīgas jūras līnijas, viņi noteikti tiks uzņemti jebkurā citā kompānijā darbā, ja viņi gribēs strādāt. Es domāju, ka patreiz mēs runājam, cik tad mums zaudējums šis prāmis ir radījis. Es domāju, ka mēs esam zaudējuši milzīgu naudu no tā, ka Rīgas jūras termināls attiecīgi nedarbojas tā, kā tas darbojas šodien Tallinā, un ir pēdējais brīdis šo biznesu sakārtot. Ļaujiet man noprecizēt. Šeit arī praktiski ir tā, ka jūs sakat, ja tie ir ļoti skaisti vārdi, ka brauks cilvēki. Es tikko to pieminēju, ka Tallinks, viņš praktiski nav ieinteresēts, lai šeit būtu ļoti attīstītos ostu, jo Ksenoks pat bija izteicies, kad īstenībā Tallinas osta ir mūsu konkurents, ja mēs runājam starp ostām. Praktiski, kāpēc viņiem attīstīt šeit un uztaisīt otru, teiksim, prāmju meku Latvijā, lai reāli visi viņi pasažieri plūst? Nē, bet viņi jau neieguldīs. Ziniet, tās ir emocijas. Es tomēr vienu lietu, Domberkungs, es pajautāšu gribu pateikt, ka ir nepieciešama konkurence, ir nepieciešama daudz vairāk prāmi, nekā tas ir bijis līdz šim. Šajā jūs teiktajā es saskatu tādu kā... Nu, jūs nosaucat visas populārākās raiderejas šajā jūs teiktajā, bet nekur es nejūtu jūs teiktajā to, ka vajadzētu tomēr to darīt pašiem. Kaut kā tomēr atrast šo iespēju Rīgai, Latvijai braukt šajā līnijā. Vienu mirklīt. Un meklējot šo te vieglāko ceļu, apmēram tāda kā... Nu, tāda nedaudz tendencioza viss tā saruna nedaudz sanāk, apmēram tā kā atvērt rokas svešiniekiem. Ziniet, gribējāt dzirdēt. Jā, vēl. Man ir jautājums kā Šlesarkungam. Ja mums ir Tallink, kad mēs varam gaidīt, ir kaut kāda konkrēta termiņa, kad būs konkurence Tallinkam? Jūs pieminējāt Viking Line un tā tālāk, jo šeit es runāju no pasažieru viedokļa. Tagad man, kā rīdziniekam, varbūt ne kā, teiksim, prāņu pārstāvjiem, ja? Bet kā rīdziniekam, man vismaz ir divi varianti. Man ir Rīgas prāms, man ir Igaunijas prāms. Tagad, ielaižot Tallinku un nebūtam viņam neviena konkurence pretī, vienkārši Tallinks diktē cenas, kā viņš grib. Jūs pieminējāt Air Baltica strādā. Rīgas jūras līnijas vairs nestrādā. Konkurences nav. Jautājums bija uzdots man, un es pateikšu, ka šajā gadījumā jūs uzdevāt jautājumu, kad būs konkurence. Es sazinājos ar visām rederijām, un visām ir izteikts priekšlikums. Šajā gadījumā nāks viņas vai nenāks, tā ir viņu izvēle, ja visām ir iedots priekšlikums. Tas nebija tā, ka ekskluzīvi ar Tallinku notika kādas diskusijas. Silvielains ir informēts par to, ka mēs esam aicinājuši viņus, un mēs gaidām viņus. Viking laiks arī kas saka, aicināts. Un šajā gadījumā atbildi ir tikai no Tallink, tas nozīmē. Vai nebija saprātīgāk saglabāt Rīgas jūras līniju kā konkurentu Tallinkam? Es nekad neesmu tagad vērsies, lai kāds kaut ko tur iznīcinātu Rīgas jūras līniju. Es vienkārši esmu teicis, ka mani neapmierina tikai to, ka ir viena kompānija. Šajā gadījumā lēmumu par to, kad vajag apstādināt darbību, ir pieņēmusi patreizējā Rīgas ostas vadība, nevis es kā satiksmes ministrs. Bet neizskatās, ka jūs cenšaties atjaunot to darbību. Butnorkungs. Es gribētu teikt par biļešu cenām, jā. Un šajā gadījumā prāmju biznesa nav saistīts tikai un vienīgi ar pārvietošanos. Es atvainojos, prāmju biznesa ir saistīts tas, kas te ir izskanējis, ar izklaidi, ar labu laika pavadīšanu uz konkrētā prāmja, nevis tikai ar to lētu biļeti. Vai pārvest lidmašīnu? Kā lūdzu? Ja es gribu aizbraukt ar mašīnu uz Stokholmas. Es nerunāju par mašīnu, es domāju, ka lielākā daļa cilvēku šajā gadījumā grib nokļūt konkrēti Stokholmā. Ne, bet tas ir turistu veids ar mašīnu. Es nezinu, kāpēc arī Kamerot kungs var apstiprināt, ka mūsu garāža, kas atrodas uz otrā, trešā, ceturtā klāja, viņi vienmēr ir pilna ar mašīnām. Bet kungs, Ārgaļa kungs, par Baltika Kristīna, vai varbūt viņi investēs kā akcionāri, ja es kā satiksmes ministrs neesmu akcionārs. Jā, Kamerot, mūsu laiks lēnām tuvojas beigām, mums ir jāmēģina izdarīt kaut kādu secinājumu. Mēs no publikas puses redzējām, ka viņi tur aizdomās tos, kas ir darījuši līdz šim kaut ko ļaunprātīgi, un tas ir no esošās varas atkarīgs, vai kāds identificēs visos auditos ļaunprātības vai neidentificēs, jo pretējā gadījumā tā ir tikai dūmu aizsega pūšana. Otra lieta, publika saka, ka viņiem patīk Baltika Kristīna, varbūt pateicoties arī subjektīvajam faktoram, ka tā apkalpe ir diezgan bēdīgā situācijā. Labi, tad kas ir scenārija? Un Šlesarkungs gan daudz šeit argumentē par to, kam ir jānotiek un kas var notikt. Mēģināsim uzbūvēt katru savu scenāriju un argumentus un atstāt viņus viens otram, teiksim, tādai publiskai vērtēšanai tālāk. Kas varētu un kam jānotiek? Šeit pateikt to, ka ir ļoti daudz resursu,
uz ko varētu uzcelt. Jo ir jau tagad 3 gadu laikā pirmkārtām ir personāls, ir jau radušies profesionāļi šajā biznesā, kas nebija 3 gadu atpakaļ, vispār nebija neviena, un neviens nezināja, ko darīt. Ir kaut kāda pamatne jau, pieredzes pamatne, kas gan ir ļoti maza, bet viņa reāli ir. Un šeit jau it kā ir kaut kāda pamatne, uz ko varētu būvēt. Protams, to nevar izdarīt bez valdības atbalsta, nekādā ziņā. Un šeit ir jāsaprot, ka te nav runa vairāk, vai tas, kuram tas bizness pieder, bet reāli vai tas pieder Latvijai, vai tas pieder Igaunijai. Šeit ir jāspēj tādā līmenī. Nu jā, un tas vairs nav atkarīgs no tā, vai jums samaksā 200 lati, ko mēs tā, sociālo jautājumu neaizskārām šai sarunā, vai jums samaksā pabalstus, un vai jūs tur badojaties, nebadojaties, vai visu pārējo, vai ne? Tas vairs no tā nav atkarīgs. Jūs esat tā kā apmierināti ar to, ko Rīgas doma šodien ir nolēmusi vismaz finanšu komitejas līmenī, ja jūs tur turpināsiet par kaut ko citu cīnīties? Es domāju, ka kuģis turpinās cīnīties. Ar 200 latiem, skatoties proporcionāli, kādu sastāv algas parādi. Patreiz aiziet atpakaļ uz kuģi un pateikt cilvēkam, viņš atgriezās pie ģimenes ar 200 latiem. Tas ir ļoti grūti. Es saprotu, šī vakara morāli jūs sakat Rīgas domē, ejiet jūs ar visiem 200 latiem, no kuriem es tā negribu teikt. Ir ļoti labi, ka ir laba vēlme it kā. Bet tas nepietiek. Nē, bet no sērijas dodiet vairāk un runāsim arī par, kā saka, kompānijas turpmāko dzīvot spēju. Tādi morāli. Protams. Morāli ir tāda, ka kompānijas dzīvot spēju vajadzētu būt. Un Bodnārkungs būtībā. Otrs scenārija punkts. Tallinks, ja atnāk pats optimistiskākais variants, atnāk ar savu Regīnu, kas ir vecāka par Kristīnu Baltiku un cietusi dažos jūras negadījumos. Servisa kvalitāte stipri vien atpaliek. Slesarkungam pēdējais vārds uz to visu. Es gribu vēlreiz nobeigumā salīdzināt tomēr ostu ar lidostu. Ja mēs koncentrēsimies tikai uz vienu kompāniju, mēs, diemžēl, jautājumu neatrisināsim. Un šajā gadījumā nav jārunā par Tallinku. Mēs nedrīkstam teikt tā, ka mums ir Baltika Kristīna un mēs nevienu nelaižam. Laidīsim Tallinku, laidīsim Silja lainu, laidīsim Viking lainu, laidīsim visus, kas grib braukt. No tā iegūs valsts visvairāk. Pagaidām nebrauc. Viņi tikai aicinātu. Pasarg Dievs lūdzu, lai nāk nacionālie uzņēmēji, lai investē, lai attīsta to visu. Bet šajā gadījumā es varu pateikt pavisam atklāt, varbūt es būšu nepopulārs, bet Rīgas doma, diemžēl, nav bijusi labākais akcionārs, jo viņi nav profesionāļi, un šajā gadījumā, es domāju, tā izgāšanās ir notikusi. Es gribu, lai turisti Latvijā būtu pēc iespējas vairāk, un lai mūsu cilvēki, kas tagad aizbraukuši uz Īriju, Lielbritāniju, uz Vāciju, atbraukt un varētu strādāt šeit Latvijā, lai būtu ekonomiskā izaugsme, un to mēs varam panākt tikai caur to, ja Latvijā brauks nevis 100 pasažieri dienā, bet 1000, 2000 vai 3000. Es vienu pozitīvu lietu arī gribu pateikt. Es uzskatu, ka šī investīcija vienalga bija veiksmīga, jo ja 4 gadu atpakaļ neviens negribēja nākt uz Rīgu, un šobrīd Rīgas doma ir nobruģējuši Celiņu, Tallinkam, Viking laikam, Silja lainam. Šeit mēs visi pašreklamējamies, ieskaitot jūs, Dāmkungs. Man tikai vēl tāds piebilstams, tikko teica Šlesarkungs, lai atgriežās tie cilvēki, kas strādā Īrijā. Viņiem vispār uzreiz var pateikt, ir kur atgriezties. Tā ir viena cilvēku, teiksim tā, komanda, kas patreiz ir kas strādā Latvijā un zem Latvijas karogu. Tā par ko mēs tagad runājam? Kāpēc tie cilvēki brauc uz Īriju strādāt? Jūs paliekat Latvijā un tagad sēžat uz kuģa un gaidat savus algus? Jā, pie šīm jautājumu zīmēm un pie tā, ko mēs gribam vai negribam, un ko Rīgas doma, un ko valsts, un ko ministrija dara. Man liekas, ka tas, ko es no savas puses gribu piebilst par scenārijiem, Rīgas osta un Rīgas brīvost ir tā vieta, kur satiekās pašvaldība un valsts. Tie skaitā Šlesarkungs jūsu pārstāvs, tie skaitā vēl vairāk ministriju pārstāvs, tie skaitā minēto visu partiju pārstāvi. Es domāju, ka tas svarīgais šobrīd būtu tomēr, ka šī Rīgas osta, ostas valde Ārgaļa kunga vadībā nāk klajā ar pietiekami publisku, skaidru, atbildīgu izvērtējumu, argumentētu, ekonomiski balstītu priekš Rīgas, pasažiera, darbinieku un vēl priekš kaut kā, lai pateiktu, kāpēc mēs darām tādu scenāriju un pie tam kādi mums ir 2 vai 3 scenāriji un kāpēc mēs izvēlamies šo. Tas būtu tāds aicinājums kopīgi, ja drīkst no manas puses. Paldies par šo sarunu. Paldies skatītājiem par balsojumu. Skatīsimies, cik patērētāji vai lietotāji to ņem vērā. Turēsim jūs pie vārdu, ko jūs te esat teikuši, un turēsim tos vārdus uzmanības lokā, kas ir skanējuši mūsu ēterā. Mēs noslēdzam mūsu raidījumu atkal ar vienu mazu sižetu par šodien tik aktuālo iekšlietu ministra tēmu. Tāds mazs veltījums atceroties vienu sarunu, kur iepriekšējais iekšlietu ministrs runāja par to, kas notiek iekšlietu resorā, un tāds atklāts jautājums iespējamam iekšlietu ministram raidījuma noslēgumā. Jaunā diskusijā mēs tiekamies atkal šajā pašā vietā, šajā pašā laikā pēc nedēļas. Vislabāk!
Šodien Aigars Kalvītis, uzņemoties iekšlietu ministra pienākumus, kā vienu no pirmajiem lēmumiem pieņēma atjaunot Juri Rekšņu valsts sekretāra amatā iekšlietu ministrijā. Pirms pusotra mēneša, kas notiek Latvijā studijā, starp bijušo iekšlietu ministru Eriku Jēkabsonu un tobrīd apstādināto šodien atjaunoto valsts sekretāru, izvērstās strīdi par ģenerāļa Rekšņas atbilstību amatam. Tas ir ministra teiciens. Jautājums bija viņam, par ko es esmu atstādināts. Pirmā atbilde bija politiski iemesli. Es neesmu politiķis, politiski man nevar atstādināt. Rekšņa melo ministra kungs vai nemelo, ka viņš saka, ka jūs esat tā teicis? Rekšņa nesaka visu patiesību. Pateiksiet, padalīt. Rekšņa atsaucās uz sarunu, kas mums bija konkrētajā dienā, konkrētajā laikā, bet varbūt neatsaucās uz sarunu, kas bija pusotra gada atpakaļ. Bet runājot par politiskiem iemesliem, runa neiet šeit par parlamentāro politiku vai valdības politiku, bet par iekšlietu ministrijas politiku. Jo iekšlietu ministrija pēc savām funkcijām, viņas politika nosaka cīņu pret noziedzību, valsts drošību un visas viņas pamatfunkcijas, kas ir divreiz vairāk nekā jebkad agrāk ierakstīts valdības deklarācijā. Un iekšlietu ministrijas politika netiek realizēta un īstenot, un ja vadošie iekšlietu ministrijas administratīva aparāta darbinieki, arī valsts policijas aparāta šo politiku nespēja efektīvi realizēt, bet taisn otrādi ir šajā pašaizsardzības, pašattaisnošanās, paštaisnības režīmā, tad mans uzdevums ir vienkārši darīt, lai šī politika tiktu realizēta. Un, diemžēl, mēs nonākam pie šīs politikas realizācija ir mainīt valsts sekretārs. Tas, ka ir tā iespējams. Un tas bija viens no mans lēmumiem, un šobrīd es domāju, ka ir jābūt jaunām valsts sekretāram. Mums radās konflikts pār pirmkārt šo reorganizāciju un tālāk dabīgi to, ka es sapratu, ka ministram ir uzlikts uzstādījums, jebkuriem veidiem mani nomainīt. Kas tagad notiks Latvijā? Ja iekšlietu ministra amatā nāks cits pirmās partijas politiķis, viņam būtu skaidri jāpasaka. Vai nu tiek turpināta partijas biedra attieksme pret ģenerāli Rekšņu, vai nu ministri mainās un viņu attieksmes mainās, bet valsts sekretārs paliek.